Mācību sausma ir tās mācības, kur mēs trenējam dažādu organizāciju sadarbību, lai varētu sniegt palīdzību gadījumā, ja kas ir ievainoti masveidā civiliedzīvotāji vai karavīri. Un šajās mācībās mēs tieši apmācam un arī trenējam spēju savstarpēji ātri risināt šo problēmu. Jāsaka, ka šīs mācības ir visizaicinošākās, visambiciozākās, visbagātākās ar visdažādākajiem elementiem, jauniem elementiem, ar pārsteiguma situācijām, kurām brigādes īpaši netika negatavotas, iepriekš nedz arī zināja un nojauta, ka tādas tiks organizētas. Jāsaka, mēs paši bijām izvirzījuši sev uzdevumus, ka mēs mēģināsim reālā dzīvē, reālā laikā piesaistīt īpašo resursu vētra, kas ir paredzēts brigāžu atbalstam notikumiem ar daudz cietušajiem. Tas šajās mācībās izrādījās izaicinājums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šajās mācībās viennozīmīgi iegūst to, kad mēs iemācāmies sadarboties tik lielā apmērā, kad ir tik daudz dienesti iesaistīti, kā arī šis ir pirmais tāds incidents izspēlēts, kur ir tik ļoti daudz cietušie, kā arī pierādījās mūsu darbiniekiem pirmajā apakšvienībā ierodoties. Glābšanas darbu vadītājs izrādījās drusku apmuls, jo ļoti daudz cilvēku bija cietuši un ārā, kad NMPD blakus nav. Un tajā brīdī mūsu darbiniekiem jāpieņem lēmums, ko un kā darīt, kam sniegt pirmo palīdzību.